Cik labi atpūsties tālu no civilizācijas, vai ne? Es to piekrītu, mīļā. Cik reizes tev teikt, nekaitini burvjus? Nu atvaino, viena cainais. Bet viņš apēda manas brokastis. Nu un, bet tevis dēļ mēs atkal esam pārvietoti laikā. Vismaz neesam iesprūduši purvā. Veči, mēs te neesam vieni. Gribi teikt, ka šodien ir 21. gadsimta sākums? Jā, tad kāda vēlna pēc tu to uzreiz neteici? Jaunas tehnoloģijas, ātrs internets, klonētas aitas, sojas dēsas. Mēs domājam, ka jūs esat no pagātnes. Kādas pagātnes? Mēs no nākotnes. Daži gudri tomēr izdomāja laika mašinu un uzmēģināja uz mums. Un tagad mēs visu laiku ceļojam laikā. Īsi sākot, mēs esam laika pirāti. Mēs ņemam jūsu laivu. Bet tā nav mūsu. Nu un? Un kā mēs tiksim līdz pilsētai? Uz delfīniem. Spiedziņ, mēs tikko uzzinājām, ka uz pilsētu brauc laika pirāti. Ko tu zini par laika pirātiem? Nu, laika pirāti ir pirāti, kuri zog laiku. Gandrīz, īstenībā viņi ir pirāti, kuri pārvietojas laikā. Skaidrs, bet viņi kaut ko zog? Zog. Tāpēc tavs uzdevums ir tos atrast un arestēt. Kāpēc ar to nevar nodarboties policijā? Tāpēc, ka pirātiem ir super mikroshēma ar integrētu laiku uztverēju iebūvētajā molekulārajā pātrinātājā, kuri diferencē nukloidus zemākajos līmeņos. Tu pats saprati, ko pateici? Neuzdod stulbus jautājumus. Protams, ka nē. Inženieri tev sagatavoja jaunas spiegu ierīces. Jo, inženieri, kādas jaunas spēļu mantiņas jūs šoreiz man esat izgudrojuši? O, Mr. Spiedziņš! Pirmām kārtām mēs esam uzlabojuši tavu mašīnu. Vai tai beidzot ir raketas? Nav. GPRS navigācija, superritini, neperšaujams stikls? Nav. Un kas tad šitai super-puper mašīna ir? Mēs beidzot tai pieskrāvējam stūri. Un pievienojam durvis. O, tas ir super! Vēlāk mēs domājam tajā tomēr ielikt bremzes un jumtu. Bet raketas? Raketas pārāk dārgi maksā. Nu jā, vecā dziesma par to, ka pārāk maz mums naudas. Bet kam man paceļamais krāns? Noderēs. Vēl mums ir labšanas vestē, ar kuru ir iespējams lidot. Inženieris Cirviņš tev to nodemonstrēs. Super! Labi, veči, man jādodas meklēt kaut kādus pirātus. Ātrāk, ātrāk! Nevaru tik ātri, nav jau tik viegls. Labi, tad stiepiet divatā. Nu jā, uzreiz arī man vajag strādāt. Klusē, ejam banku laupīt. Ātrāk mūkām. Esmu Spiedziņš, Jānis Spiedziņš. Kas te notika? Mūs aplaupīja pirāti, tie devas uz džungļiem. Beidzot es tos atrādu. Paldies par informāciju. Nu ko jūs divata nevarat zeltu panest? Nav jau tās tik viegli. Jā, bet tu vispār neko nedari. Jūs man te vienreiz dabūsiet par šitam runām. Aha, beidzot es jūs atrādu. Kas tu tāds? Es esmu Spiedziņš.
Jānis Spiedziņš. Atbraucu šeit jūs apcietināt. Haha, mūs apcietināt? Tu ko, joko? Tu vismaz staigāt proti? Es protu pat lidot. Kas par idiotu? Ņemam viņa mašīnu. Ātrāk pie sava kuģa tiksim. Es viņus vienalga nokēršu. Vai laika mašīna gatava startam? Jā, viss gatavs. Tad palaid. Degvielas nekad nepietiek. Atkal šitais Jānis Sīdiņš. Spiedziņš, ko tik grūti iegaumēt? Piu, 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 piu. Tagad jūsu laika mehanisms nestrādā. Tu sabojāji mūsu laika mašīnu. Pah! Haha, gatavs. Tā viņam arī vajadzēja. Vajadzēja uzreiz viņu nošaut. Bet es neesmu miris, un es jūs tagad apcietināšu. Mukam ar laivu no šejienes. Vajadzēja man paņemt citu pistoli, kur vairāk ložu nekā viena. Agri vai vēlos vienalga jūs nokēršu. Kaut arī dzīvošu te laikam mēnesi uz salas.